Pie mums jau izskanēja tāds jēdziens, ka vērtību dažādībā. Ja? Es gribētu papildināt, ja? Vērtību dažādība, vērtību pluralisms, kā mēs nu pat arī tikko dzirdējām, var kaut kādā brīdī pārvērsties par vērtību hausu. Bet vērtību hauss ir simptoms tam, ka attiecīgā civilizācija kultūra atrodas dziļā vecuma stadijā, teiksim, savā ceļā uz nāvi. Un es tieši kā kultūra vēsturnieks varu to apgalvot, ka tāda droša likumsakrība, jo katra civilizācija rodas uz kaut kādu vērtību pamata. Un tajā brīdī, kad šis pamatvērtības, kā šo kultūru radījušas, ir izkalots, ir izšķirošās, tas nozīmē, ka šī kultūra jau sāk uz savu ceļu uz nāvi. Un to rāda visā Eiropas civilizācijas vēsturē. Un es tiešām gribu sniegt mazu ieskatu Eiropas civilizācijas pamatvērtību sākumu, ja? Jo ģimene ir universāla vērtība, kas ir katras kultūras, katras civilizācijas pamatā. Un šeit mēs arī varam redzēt skaidru un drošu likumsakarību, ka katra stipra, jauna, vesela kultūra vienmēr lielā cieņā vērtībā tur ģimeni. Savukārt, tā pati kultūra, ieejot krīzes pirmsnāves stadijā, parasti no šīs vērtības atsākās. Ja? Un šeit mums ir senas Grieķijas, senas Romas piemērs, par kuru es arī gribētu mazliet pastāstīt. Protams, tas, ko es varētu teikt, tas ir ļoti liels apjoms, tas būtu garas lekcijas vērts, bet es mēģināšu tādā saīsinātā, tādā īstā formā pamatlietas pateikt. Mums pirms par divas vērtības vienai Grieķijā. Šeit vispirms gribētu aspektot dažus mītus. Ja? Tātad Grieķija ir mūsu, protams, Eiropas civilizācijas māte, pamats un tā tālāk. Bet jūs noteikti esat lasījuši, dzirdējuši populārā literatūrā un arī raidījumos, ka senie Grieķi bija homoseksuāli orientēti, ka sievai bija drīzāk mājas pienākums, un tikai tas, ko piecieš, tas bija valsts pienākums, bet īstenībā viņi meklēja kaut ko es nepareizi nospēju, jā. Paldies. Īstenībā viņi meklēja prieku homoseksuālais attiecībās. Un es varu pateikt, ka tas tā gluži nav, un lūk, daži piemēri. Grieķu kultūras pamatteksts ir Homera epos. Situācija. Daudziem mūsdienu vīriešiem, laikam, tā tiešām būtu ideāla situācija. Iedomājieties, jā, nav jāstrādā, nav jāgādā kažoki, jāhtas, mīļotai dāmai, tikai periodiski jāpamīl viņa. Un vairāk nekas, un nekāda pienākuma, ja? Un redziet, viņš ir pēc tam dāmā, kas nenoveco, kas mūžīgi skaistā. Un Turcija šajā brīdī viņš ir nelemīgākais cilvēks uz zemes. Un tad, kad viņš tiešām gūstā, Zevs neļauj viņam atgriezties mājās, bet, kad pienāk likteņa stundā, tad Zevs sūta Hermē pateikt nimfai, ka viņa nedrīkst vairs turēt viņu gūstā, ļauj Odisejam tagad braukt mājās. Un Odisejs tagad, jā, priecīgs brauks, bet Kalipso pieiet klāt, protams, sapucējusies attiecīgi caurspīdīgā terpā, ļoti kārdinoša, un saka, jā, protams, tu esi tiesīgi braukt, bet padomā, kur tu brauc, ko tu tur meklēsi, kas tu tevi sagaidā? Sieva, jā, bet viņa 20 gadu vecāka, celulīts, grumbas, nu, labi, es nefantazēju, jā, tā jau gluži to mēs nesāka, jā, bet novecojusies, toties es mūžīgi skaistā, pēc tam tu kļūsi pats par dievu. Un tādēļ iedomājieties šajā situācijā, Odisejs izvēlās doties pie savas sievas, par kuru viņš noteikti zina, kā novecojusi, celulīts, grumbas ir pārējais, ja? Kā mīkstīgā. Un pie tām vēl viens, kā Lips viņam saka, bet tev taču atceries, ka Poseidons joprojām dusmīgs uz tevi. Poseidons bija dusmīgs par ciklopu, kā viņš izdara acis ciklopā, ja? Tātad Poseidons tev atrepsies, tev draud nāves bijis. Un Odisejs saka, lai draud, es gribu atpakaļ pie sievas. Nu, saprotiet taisnībā, par ko runā, kāds ir attiecības modelis. Un tiešām Odisejs izdara visu un atgriežas. Un tas arī labi parādās vārdos. Atkal vienā citā vietā viņš saka, vienai princesei šāds vārdus. Vairāk un jaukāks nekas nav bijis virs zemes, ja mīla valdās starp vīru un sievu. Ja abi, kāds saskantiem prāti, rūpīgi pārvalda namu. Tas ignomus sagādā skaudiem, labveļiem, sirsnīgu prieku, bet paši to sajūt kā laimi. Un tādu piemēru īstenībā eposā vēl ļoti daudz,
bet man nav laika to visu citēt. Es gribētu vēl tikai dažus citātus no citas grieķu literatūras. Jā, mazliet dažas frāzītes, kas parāda ģimenes vērtības senē grieķu kultūrā, lai tiešām viņi saprastu, ka senie grieķi neprietendēti uz homoseksuālām attiecībām. Lai gan tas arī, protams, bijis, bet par to tāds varētu pastāstīt kādreiz citā laikā, citā reize. Lūk, piemēram, ko saka Hesiods. Nespēj sev vīrietis iegūt neko, kas par teicams sievu labāks vēl būtu. Vislabākais jaunums ir nekrietna sieva. Nu, tas, protams, nāk blakus, ja? Semonija. Ir krietna sieva labākais, ko iemantot var dzīvē vīrs, bet sliktā ļaunums lielākais. Teognīs. Te ir visi dzejnieki. Nav nekas jautāts par labu sievu, un es to apliecinu, bet tu apstiprini. Un Ēripīts. Nav labuma šai pasaulē vairs lielākā par to, ja vīrs ar sievu dzīvo saskaņā. Un tas pats Ēripīts vienā citā tragēdijā saka sievas vārdiem šādus vārdus. Ja vīrs mūs nemīl vairs, nav zāles ārpus sevis jāmeklē, bet ja ar viņu kopā gribi būt, tad zāles nevajag nekādas. Ir mīlas līdzeklis mums viens, bet tas nav dzēriens, nec arī skaistums. Tie ir mūsu tikumi, kas svīr uz valcam. Tad mēs redzam par ģimenes tikumisko pamatu, ja? Kas tiek pasludināts par kultūras svētību. Un vēl viens rakstnieks, kura vārdus ir gribēts šeit pieminēt, tas ir Ksenofons, grieķu rakstnieks, kas dzīvo 4. gadsimtā pirms Kristus, Sokrāts skolnieks. Viņam ir traktāts, kas saucās Maisaimniecībā. Un tur daudz vārdus viņš vēl tieši ģimenei. Un pateicoties šim tekstam, mēs varam saprast, kādi ir grieķu ģimenes principi. Nu, varbūt dažus citāts. Vispirms viņš stāsta par jaunu ģimeni, kur vīrs uzrunā savu sievu un apspriež ģimenes būtību. Viņš saka, ka tu esi padomājis par to, ar kādu nolūku es paņemu tevi un tavi vecāki man tevi iedeva. Es nebūtu taču grūti man atrast kādu citu cilvēku, ar ko gulēt. Domāju, ka arī tu to saproti. Un ja mēs izvēlamies labāk paņemt par biedru kopīgai saimniecībai viens otru un arī mūsiem bērniem, tad es izvēlēs tevi un tavi vecāki un tu izvēlēs mani. Tas, kādēļ mēs esam kopā, ir mūsu kopīgais labums. Lai mums būtu vislabākie palīgi, tas ir bērni un kopēji vecumdienās, bet tagad mūsu kopīgu īpašumu mēs varētu kopā pārvaldīt. Un tālāk viņš runā par to, kādēļ Dievi ir radījuši šo pāri. Tātad vīrieti un sievieti. Es gribētu šeit precīzāk paskatīt šo vārdu, kā Ksenofons raksturo ģimeni. Viņš lieta vārdu dzelgos. Dzelgos nozīmē pajūgs. Tātad vīra un sieva pāris ir pajūgs. Es gribu vēlreiz arī šeit pasvītrot, te ir vēl viens mīts, kurus gribētu tagad tikai īsumā atspekot par to, ka tradicionālā ģimene nozīmē sievietes diskrimināciju, pazemošanu tā tālāk. Kā es redzēju, šeit nekāda pazemojuma nav. Pāris nozīmē divi zirgi, bet vienu vesu. Nevis viens zirgs iejūts un otrs sēž tur, ja? Tad tas nav tāds, ja? Un pēc tam vēl. Tālāk. Es nelasīšu, nav laika, ja? Bet atstāstīšu divos vārdos, par ko viņš runā tālāk, tas Ksenofons. Viņš runā par darba dalīšanu, ar ko atšķirās vīriešu un sievietes logus. Ja? Ar elementāru darba dalīšanu. Viņš tā kā paskaties uz sievietes termini, kā viņš ir radīts. Saprotam, bērnu dzemdēšanai, barošanai, ja? Un tam līdzīgi, un savukārt vīriešu terminis ir labāk paredzēts fiziskai slodzei, iztur visāds karstumu, augstumu un tam līdzīgi. Un tātad no tā izriet, ka sievietes darbi ir mājās, zem jumtā, vīriešu darbi ārpus mājām. Grieķijas apstākļos kāds klimats, akmeņi, ja? Tas nozīmē smagu fizisku darbu, tas nozīmē karošanu un politiku. Bet tālāk turpina Ksenofons, kā spēju uz savaldību un atturību Dievs ir ielicis abiem dzimumiem vienādu. Tātad garīgs potenciāls ir absolūti vienāds. Un tālāk turpmāk, es atceros, ka 5 minūtēs es noteikti nevarēšu. Es jau tāpat esmu visu pārkarpošu, bet man vismaz vēl 10 minūtes vajadzēs. Mēs visu reglamentu esam jau nobrucinājuši, es ļoti atvainoju, bet tiešām uz rīdi pateikās, 5 minūtēs iekļauties nevarēšu. Man vajadzēs kādas 10 minūtes, es ļoti atvainojos. Protams, man vajag lūgt, bet varbūt kaut kā mēs varam. Sekoši 10 minūtes. Labāk 12.
Labi, es mēģināšu ātri, protams, jā. Man liekas, ka šeit labi es beidzu ar Xenofontu, jā, bet ir dažas lietas, kuras gribētu jums vizuāli parādīt, jo šeit bildēs parādīs labāk nekā mani vārdi. Ja? Mēs domājam ģimeni, bet sapratām sievieti. Sākam sievieti, bieži vien domājam ģimeni. Sievietes ideāls, protams, arī daudz ko pastāst par ģimenes modeli un ģimenes vērtībām. Skatoties šim sejā, lai kāds pamēģina pateikt par diskriminētām pazemotam būtni. Ja? Kultūras, kas sievieti neciena, nekāda gadījuma nekad netēlo sievietes tāda veidā, tādu pašciņu, stāvi, godu, pašlepnumu. Ja? Te ir un tā izskatās parasta precētā Grieķu sievietē, ja, viņu pašu apģērbos, viņu pašu mākslas darbu izpildījumā. Nu, tā ir klasiskā sieva, kas atbilst tam ideālam. Tātad pirmkārt likumība, uzticība, čaklums, ja. Nu, un, protams, vēl varētu runāt, arī darbi, kas sievai ir jāpilda. Tas viss ir labi redzams mākslā. Tas ir ģimenes modeļi, un šitais te sižets, karavīri atvadās no savas sievas. Pēc tam tas ir pelkonais kara laiks, kad ļoti liels risks, ka šīs vīrietis mājās neatgriezīsies. Jūs varat pamanīt, ko dara sievas. Viņas lauka kasetas, ja? Tātad tas liecina par jūtām un simpātijām labotu draugu starpā. Un tagad es... Tā, būšu dažus vārdus par romiešu ģimenes modeli, kas arī pirmskristīgais modelis. Šeit es tikai pavisam īsi, jo pateikšu, ka principā tas ir tas pats. Ja? Jūs arī mazliet dzirdējāt vārdu matrimoniju. Es gribētu pateikt vēl vienu vārdu, kuru lieto romieši, lai apzīmētu laulību. Konjugium. Konjugium tulkojumā nozīmē kopīgais pajūgs. Jugum, tas pats, kas jūgs latviskajā, un kon, tas ir kopā. Tātad lautais pāris ir atkal tie paši divi zirgi, kas sajūgs kopā viena vezumā. Ja, tas arī ļoti būtisks, manuprāt. Starp citu, ir filologi uzstātā, ka krievu vārds supružestva ir precīza kopija no šī vārda. Tad, ka tie suprugi ir solprяžniki, tie, kas sapryženi в одной упряжке. Divi vienā pajūgā. Jā, tas ir, un, protams, tagad es vienkārši, ja tā kā laika nav, tad es vienkārši izlaidīšu daudzus tekstus, ko mēs redzam, to pašu ideālu, to pašu sievieti, čaklu, likumīgu, krietnu, uzticīgu un tā tālāk. Es tiešām tos tekstus nelasīšu, bet varbūt tikai vienu no vienas kapu plātnes, kur vīrs uzrakstījis uz savas sievas kapu. Lūcijas Aurelijs Herbijs, Lūcija brīvlaistais miesnieks no Vimināla. Šeit mana vienīga sieva, kas ir mirusi ātrāk par mani. Viņa bija šķīsta, mīlēja mani un ieguva manu mīlošu sirdi. Mēs bijām uzticīgi viens otram un mīlējām vienādi stipri. Alkatība nekad neatrauj viņos nav pienākumu izpildīšanās. Tātad, man liekas, šeit viss ir skaidrs. Tiešām tālāk es tekstus necitēšu, bet, ja jūs pamanījāt, iesilsties mana referāta pieteikumā, man bija vēl viens atskaits punkts. Viens ir Homers un otrs ir Tertullians. Ja? Un es tagad gribētu to tilciņu iezīmēt. Ja? Bet pirms Tertulliana, kā jūs saprotat, bija jauna derība, bija kristētība. Ja? Un pirmo seno kristiešu ģimenes ideāls ir atrodams, protams, jaunai derībā. Nu, visvairāk tas akcentēs attiecīgi apustuļu vēstulēs, ja? Un, protams, šeit es varētu tagad veselo virkni apustuļu Pāvila izteicienu nosaukt, bet laikam es arī izlaidīšu, tik atgadināšu, ja? Dažas frāzītes. Sieva, lai paklausīga savam vīriem kā kungam, jo vīrs nav radījis sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ, katram vīra galvā ir Kristus, bet sievas galvā ir vīrs. Sacīt apustulis Pēteris atkārto to pašu domu un tā tālāk. Principā, ko es gribu teikt, ka mēs redzam tātad agrīnē kristētībā to pašu ģimenes ideālu, kas bija senē Grieķu un Romā pirms tam. Tātad, man liekas, tas ir ļoti būtisks moments, ka tas ir ļoti svarīgi arī polemizējot kādreiz tiešām ar ateistisko domu, pateikt, ka kristieši nav ienesuši kaut ko jaunu un sliktu Eiropiešu kultūrai, ka tas bija tieši tas pats ģimenes ideāls, ko Eiropieši, tas ir senie Grieķi un Romieši, pazina pirms tam. Tas ir tieši tas pats, tikai viena būtiska atšķirība, konceptuāla atšķirība, ja? Ka kristiešu ģimenes ideāls saknojas Dieva mīlestībā.
Ja? Tātad šī ir metafiziskais pamats. Bet šīs formālās daudzas lietas izpaudās principā tieši tādā pašā veidā. Un lūk dažas bildēs, kā izskatās romiešu sieva Matrona. Ja? Jūs redzat, ka tiešām tas ir tas pats. Nu, mazliet jaunāku laiku, imperijas laikā, sievietes kļūst ar vien smalkākas. Tāpēc redzat, vīrs un sieva, viņi abi rakstā. Tātad sievas ir izglītotas. Ja? Nav vīrieši, nelieši cūki, ja? Kas neļauj sievu izglītoties. Ja? Bet tas ir arī acīm redzams. Un tagad jau noslēgumā vēl viens pēdējais sižetiņš, kas man liekas ļoti būtisks, proti, kādēļ tomēr Tertuliāns. Dažs vārds par viņu. Kā otrā skaits punktu, es lieku Tertuliānu, tas ir baznīcas tēvs. Es tev vairāk domāju speciāli viņa darbu, kas saucas De cultu feminārum, par sieviešu rotājumu. Tur viņš runā galvenokārt par to, kā jāuzvedās Jānis sevi kristīgai sievietei. Un tur viņš apkaro kristīgo sieviešu, kā laika sieviešu tendenci izdaļot sevi ar ārējiem līdzekļiem, ar kosmētiku, aptēžiem, ar erotiskiem apģērbiem, tā tālāk. Kādēļ? Viņš to, protams, balstā rakstos, kristīgā likumā, saka, ka vispirms jau sieva jābūt likumīgam krietnai, ka tas ir tas, kas rotās sievieti un veido kristīgo sievieti, ja? Un veido viņas garīgu būtību, un ārējais ir sekundārs. Ka galvenais viņam patīk savam vīram, nevis citiem. Bet tā viņš konstatē tādu faktu, ka šodien mēs redzam, ka es nevaru atšķirt prostitūtas no krietnām sievām. Paliks siltāk, mēs arī uz ielas redzēsim to pašu. Ja? Tātad, mazliet siltāk, bruncīši kļūs īsāk, ja? Un mēs tieši nonāksim pie tā paša, par ko raksta Tertuliāns. Kā atšķirt, kura ir prostitūta un kura nav? Ja visais ģērbies vienā. Par laimi ne visas, ja? Tad par to raksta Tertuliāns. Un kādēļ es to pieminu, ja? Šeit viņš runā par to pašu kristīgās sievietes ideālu, kas principā sakrīt ar to pašu, ko mēs redzam šeit, bet kādēļ tāds skaitis patos? Tādēļ, ka viņa laikā kristieši dzīvo tāpat kā šodien, teiksim tā, naidīgās civilizācijas aplinkumā. Pagāma civilizācijas aplinkumā, kas pauda antikristīgas vērtības. Ļoti pazīstama situācija arī šodien. Iepriekšējais referents man liekas parādīja, kā mēs dzīvojam. Jā, es nopaļojos, jā. Tātad, saprotiet, jā, tas, man liekas, tas ir ļoti būtisks moments. Tātad kritiskais patos, ka viņš konfrontē kristīgo ģimenes ideālu ar tā laika Romas kristīgo ideālu. Bet, Romas ne kristīgo, protams, bet paganīsko romiešu ģimenes situāciju tā laika sabiedrībā. Es taču tikko jums stāstīju, ka ideāls ir viens tas pats. Kur tad rodas konfrontācija? Konfrontācijas cēlonis es jums parādīšu šeit uz ekrāna. Un tas ir sākotnējs ģimenes ideāls. Grieķijā, Romā viens tas pats. Tātad tā ir ģimenes māte. Ko jūs redzat pēc apģērbā, bet tieši tā ir izskatījies senas kristītes. Agrīnu kristiešu sievas. Tātad cienējams arī izskats, galvaseļa, ja? Un ar tādu ideju, ka sievai nav jārādās savs daļums, savs skaistums visiem, un Dievs nav jāpievienās. Ja? Tad tas viss tiek nosekts. Ja? Un te mēs redzam, pamainās laiki, sākās modernitāte. Tā ir grieķu skulptūra, ja? Tātad 5. 7. gadsimts pirms Kristus, dzīve kļūst bagāta, labklājīga, naudas ekonomika, un mēs redzam, ka sievietes tēls mainās. Redziet, atkailinās strūtīs, pieguļošā apģērbi, tiek pasvietrot seksualitāte. Tātad notiek pārorientācija no garīgā uz miesīgu. Un nākamais solis, redziet, arvien erotiskāks, arvien seksuālāks meitenes. Un tieši tāda māksla piepildē Grieķijas Romas ielas. Un pēc tam beidot arī īsti kailums. Ja, ļoti erotiskas. Sacīt arī mūsdienu princips apģērb sievietes tā, lai viņu izdzird. Ja? Tas ir tas, ko mēs tiešām arī drīz varēsim redzēt. Finālā mēs redzam to, un pats fināls, manuprāt, ir šī skaista statuja, kas Neapoles muzejā glabājās, tā ir Afrodīte Kalipigos, kas tulkojumā nozīmē skaistā dibena Afrodīte. Tātad tas ir fināls, ja? Kas parādā uz ko kā notiek evolūcija. Tātad uz ko tagad koncentrējas uzmanība? Kas ir tagad sieviete? Pat ne tikai kailums, bet tieši skaists dibens. Ja? Tas ir tagad epica, redzēt, viņa arī demonstrē, viņa pati paceļ apģērbu un rāda. Tas ir tagad galvenais, tas, kas no sievietes ir palīdz pat rekonstrukcijai. Tātad, redzēt, evolūcija notiek no tādas sievietes uz tādu.
Tātad attiecīgi šeit ir tāds ģimenes modelis, un pēc tam attiecīgi tāds ģimenes modelis. Ja? Es, protams, šeit vēl vienu tēmu izlaižu. Ja? Tas, kas apustuļi bija teikuši, ka sievas klausa vīram. Tas bija tieši tas pats senē Grieķijā Romā. Šodien redzēt pat moderni kristieši negrib dzirdēt šo teizi, tādēļ, ka tā ir politiski nekorekta. Ja? Bet atcerieties, ka šis klasiskais ģimenes modelis balstās uz to. Un pavisam tā beigās parādīšu, ka tas izpaužās arī senē Romā. Tieši tas pats process. Tā izskaties matrona ziedulaikos, kultūrā ziedulaikos, te mēs redzam jau mainās paradigma. Ja? Tas sievietes pievērš uzmanību ārējam spožumam, skaistumam, frizūra, apģērbi, kailums, redzi, protams, elegance, māksla, viss ir brīnišķīgi, vien vairāk kailuma, un tālāk iet jau pornogrāfijas, neatjaušot neko tādu parādīt, bet jūs saprotat, ka šī tēma senā Roma ir ļoti, ļoti populāra. Tātad sveicinājums ir kāds, atgriežos pie teiktā, ka katrā kultūra dzīves organisms. Kultūra ir savu jaunība, savu bērnība, jaunība, briedums un vecums. Un tās fāzes iziet ļoti līdzīgi. Tie procesi, tas parādībās ir ļoti līdzīgs arī tas, kā, protams, ģimene. Klasiskais ģimenes modelis, Grieķijā, Romā, kristietība ir tāds, un advancētais, progresīvais jauno laiku ģimenes modelis ir tāds. Ja? Un tieši šeit ir Tertulians, kurš piesāk šo lūzumu. Stop, tā nebūs būt. Es jau finišēju, jā. Bet tā es gribētu vēl paralēli. Tertulians ir nav vienīgais. Es varētu jums nolasīt vēl diezgan dažu no tā paša Ksenofonta, ko Ksenofonts stāsta atgadījumu. Tas pats, tātad Grieķu autors 4. gadsimts pirms Kristus. Jauns vīrs atnāk mājās, un viņš saka, un pārsteigts ierauga sievu, ka sieva ir sapucējusies uz gariem papēžiem, ļoti, ļoti erotiskā izskatās, sarkaniem, protams, vaigiem, sasmarējusies, un tušas, un lupkrāsas, visu kaut ko, un viņš ir šokā. Kāpēc? Ko tu dari? Priekš kam? Un viņš viņu audzina. Vai tev tiešām patīk mani mānīt un krāpā, kā būtu, ja es tevi krāptu, kad stāvēties laulībā ar mani, es tev stāstītu, ka man ir drīzais vairāk, bagātības nekā man reāli ir. Es liktu posterēt uz plecus, un tu domā, ka es esmu Heraklis, vai pēc tam, ka es novilku atgadu, izrādās, ka es esmu no tāds pavisam skaliņš, ja? Vai